Svētais un taisnais Dievs! Tavas bezgalīgās majestātes priekšā es metos šeit ceļos un uzupurēju Tev. Lai gandarītu Tavai taisnībai un apraudātu cilvēku grēkus, Tava dēla nāves bailes un sāpes, kurus izcieta viņa sirds. Uzklausi manu lūgšanu un raugies ar labpatiku uz šo pagodināšanu, kuru es Tev sniedzu ar nožēlojumu pilnu sirdi. Vai vēl labāk, raugies uz Tava vienpiedzimušā dēla sirdi, ar kuru es šo stundu gribu būt uz to ciešāko savienots. Pēc tam, kad pēdējā ceturtdienā pirms Lieldienu svētkiem Jēzus bija ēdis Lieldienu jēru ar saviem mācekļiem. Un arī sevi pašu zem maizes un vīna zīmēm uzupurējis kā īstu Lieldienu jēru debesu Tēvam un saviem iemīļotiem mācekļiem, viņš kopā ar apustuļiem devās laukā no Jeruzālemes pāri Kidrona upītei uz Ģedzemanes dārzu, Eļas kalna nogāzēs, lai klusā vientulībā nodotos lūgšanai. Lūgt Dievu bija viņam vislielākā bauda. Bet šodien viņš ir tik savāds. Nemierīgi viņš iet turp un atpakaļ, atstāja savus mācekļus un atkal atgriežas pie tiem. Un tā 3 reizes sacīdams: Esiet nomodā un lūdziet Dievu, lai nekristu kārdināšanā. Kas ir noticis, ka Dieva cilvēka dvēsele, citkārt tik mierīga, tik maiga un padevīga, šodien nevar atrast mieru? Tur, akmeņa metiena attālumā no saviem 3 vismīļākajiem mācekļiem, viņš, nometies ceļos pie visas miesas drebēdams, smagi elpodams, grūti cīnās pats ar sevi. Tās ir nāves bailes, kuras pārdzīvo Jēzus, varenais Dieva dēls. Tik ilgi viņš jau ilgojās, iztukšot sāpju kausu. Būt kristītam ar asins kristību, bet tagad, kad sāpju biķeris tik tuvu jau stāv viņa acu priekšā, šausmas pārņem viņa cilvēka dabu. Uztraucas viņa sirds un baiļojas viņa maigā dvēsele. Ai, cik briesmīgām jābūt tām ciešanām, kas viņu gaida, kuras viņš paredz tik skaidri un gaiši. Zināms, viņš kā Dieva dēls tās jau iepriekš paredzēja un gribēja. Zināja arī jau no paša sākuma, kas gaida viņa cilvēcisko dabu, bet tagad ir tumsības stunda, kurā it kā nobāl viņa dievišķā godība un paliek tikai cilvēciskā vājība. Līdz šim viņš pagodināja savu debesu Tēvu, pildīdams sava Tēva darbus, brīnumus darīdams, mirušos augšām celdams. Tabora kalnā parādīdamies brīnišķā debesu mirdzumā. Un tagad citā kalnā tam jāmirst pie krusta koka neizsakāmās ciešanās. Nebrīnies tāpēc, mana dvēsele, ka vislabākais pestītājs, kuram bija tik līdzjūtīga sirds pret visiem cietējiem, tagad šo šausmīgo sāpju priekšā baiļojas un trīc. Viņš ir arī cilvēks kā tu. Priecājās par dzīvi, par iespēju darīt labu un sniegt citiem prieku, un tagad, pēc tam, kad viņš visiem palīdzējis, tik daudz iepriecinājis, nomierinājis un pacēlis, tagad, lai viņš vientuļš un atstāts ietu bojā. Cik rūgta pateicība par tik lielu mīlestību. Labais Jēzu, es saprotu tavas sirds briesmīgās bailes. Tavas dvēseles lielās skumjas, un lūdzu tevi, dod man žēlastību tās sirsnīgi izjust, un tām ciest līdzi, lai iepriecinātu tavu sirdi. Lai kopā ar tevi ciestu un ienīstu, un nicinātu grēku, tavu nāves baiļu īsto iemeslu. Grēks bija vienīgais iemesls, kāpēc Jēzus sirds bija noskumusi līdz nāvei, jo, lai dzēstu grēku, viņam bija jācieš un jāmirst. Kā gan būtu man ap sirdi, ja man nevainīgi būtu jācieš smags sods par citu cilvēku vainu? Par cilvēkiem, kuri nekad man neko labu nav darījuši, bet arvien izturējušies pret mani vienaldzīgi vai pat naidīgi. Ai, kā es lādētu tos, kas mani ievestu tādā postā, kā es ienīstu tos šausmu darbus,
kuru dēļ man būtu jācieš. Bet apskati un apdomā, mana dvēsele, kāpēc jācieš Jēzum, tavam pestītājam. Par tevi un taviem grēkiem. Pēc taisnības tev būtu jācieš neizsakāmi, bez jebkādas cerības uz atpestīšanu, mūžīgi mūžam, jo tu esi to pelnījis. Bet kāpēc gan Jēzus cieš tevis dēļ? Vai tāpēc, ka tu viņu papriekšu esi mīlējis? Ai, nē! Tu viņu tikai apvainoji, zaimoji, nicināji. Varbūt tāpēc, ka tu viņam darīji labu? Ai, nē! Jo no paša sākuma jau tu esi viņa parādnieks. Tu esi viņa labuma un mīlestības radījums. Un ja viņš tevi nebūtu radījis, viņam arī nebūtu tevis dēļ jācieš. Bet tā tu atmaksā viņam par viņa lielo mīlestību. Ja Jēzus sirds būtu tikpat patmīlīga kā tava, cik tad viņai nebūtu jāienīst un jānicina tevi? Bet Jēzus sirds mīl tevi un ienīst tikai tavus grēkus. Un tāpēc, ka tu tos negribi atmest, viņš Eļļas kalnā ir noskumis līdz nāvei. Bet savās nāves bailēs Jēzus redz ne tikai tavus grēkus, bet visas pasaules grēkus, kuru ir tik daudz kā zvaigznes debesīs un smiltis jūrā. Cik šausmīga parādība! Vai kādreiz tu esi redzējis noziedznieku? Viņa izskats ir atbaidošs, riebumu iedvesošs. Un Jēzus redz visus viņus bez izņēmuma, tuvojoties viņam ar sātanisku skatu. Vēl vairāk. Viņš redz viņu dvēseles, kuras daudzkārt riebīgākas par viņu ārieni. Viņš redz pašu grēku visā tā šausmīgumā un kaunā, tā neizprotamā ārprātā. Un ja viņš varētu tos redzēt tikai kā atbaidošu dabas parādību, kuru skatot cilvēku iekšēji pārņem šausmas. Nē, viņam tie jāredz ne pie grēciniekiem, bet pie sevis paša. Pie savas dvēseles, pie savas miesas, un viņam liekas, ka viņš pats ir tas grēcinieks, kas padarīs visus šos šausmu darbus, par kuriem tagad viņam jāgandara. Jo apkrauts ar visas pasaules grēkiem, viņš Eļļas kalnā stāv sava debesu tēva priekšā. Mana pestītāja apbēdinātā sirds. Kā tagad es izprotu tavas sāpes? Kā sāpīgi ir man, kā arī mani grēki tev tavās nāves bailēs sagādāja tik neizsakāmu riebumu. Es tos nožēloju no visas sirds. Un lūdzu tevi, apžēlojies par mani. Nepielaid, ka es jebkad varētu aizmirst tavas nāves bailes un to satricinošo mācību par grēku ļaunumu, kuru tu, neskaļos vārdos, bet ar savām ciešanām un asins sviedriem esi atstājusi Eļļas kalnā. Dievišķā Jēzus sirds, pasargi mani no grēka. Vēl lielākas sāpes nekā grēks, pestītājam Eļļas kalnā sagādāja tik bezgalīgi daudz cilvēku mūžīgās pazušanas gaiša un skaidra paredzēšana. Cik daudz vieglāk viņš būtu ņēmis uz sevis nāves mokas, ja būtu pārliecināts, ka ar tām visi cilvēki būs glābti. Jo atpestīt visu pasauli bija viņa svētās sirds karstākā vēlēšanās. Eļļas kalnā, kur pēc Dieva lēmuma bija jāsākas viņa ciešanām, viņa maigā dvēsele pirmo reizi izjūt smago vilšanos, kur viņam sagādās grēcinieki, kuri, neraugoties uz viņa lielo atpestīšanas mīlestību un upura nāvi, ar nodomu paliks grēkā un tīšā prātā dosies mūžīgā pazušanā. Viņš gribēja mums nest svētlaimīgo patiesību atzīšanu un saldo Dieva mīlestību. Ar nepagurstošu rosību viņš 3 gadus gāja apkārt svētajā zemē, mācot un brīnumus darot. Likdams pamatu savai visu pasauli aptverošajai baznīcai. Lai kādreiz visas zemes tautas kļūtu laimīgas. Bet tagad viņš paredz, cik maz nāks pie patiesības atziņas,
cik maz iestāsies viņa svētajā baznīcā. Redz, ka visi, kas ticēs viņam, viņa dēļ cietīs kaunu un vajāšanu. Ka pati baznīca līdz pat mūža galam būs ienīsta un zaimota. Bet vēl vairāk un vēl briesmīgāku viņš redzēja. Kā arī viņa svētajā baznīcā daudzi ies bojā. Viņš redzēja elli atvērtu un pazudināto vidū tik daudzus ar savas kristības un iestiprināšanas zīmēm. Pat daudzus ar savas augstās priesterības zīmogu. Cik sāpju pilns skats! Un viņš redzēja visu to nicināšanu, ar kādu kristīgie ies garām viņa krustam un tabernākulam. Cik nežēlīgi viņi apiesies ar viņu viņa mīlestības sakramentā. Un ka pat labās un viņam veltītās dvēseles neizpratīs viņa lielo mīlestību. Jā, kāpēc tad, lai viņš ņemtu uz sevis visas šīs grūtās ciešanas un šausmīgo nāvi pie krusta, ja pat viņas paliek augstas un bezjūtīgas? Mana dvēsele, Dieva radītā, mūžīgai svētlaimībai Dievā nozīmētā. Apdomā vēlreiz, ka tanīs baiļu pilnajās eļļas kalna stundās tavs pestītājs domāja arī par tevi. Vai skats uz tevi viņu priecināja, vai vēl vairāk pavairo viņa nāves bailes? Vai viņš tevi redzēja savu izredzēto skaitā mūžīgās gaismas apstarotu? Vai raudzījās tavā no grēka izķēmotā sejā to riebīgo pulkā, kuri viņu lādēs visā mūžībā? To es vēl nezinu. Bet vienu es zinu, ka mans pestītājs šinī stundā svētā nopietnībā man saka: Esi nomodā un lūdzies. Jēzu, tikai ar tavu žēlastību man ir iespējams turēties pretī un nekrist par upuri tām kārdināšanām, no kurām arī es neesmu pasargāts. Tavas ciešanas, lai stiprina mani, un tavas nāves bailes, lai noder man mūžīgai dzīvošanai. Lai parādītu man, ka uzvarēt un pastāvēt visgrūtākās cīņās mums palīdz pazemīga, padevīga un neatlaidīga lūgšana, mans pestītājs eļļas kalnā lūdzās. Tēvs, ja ir iespējams, tad lai šis biķeris paiet man secen. Bet ne mans prāts, bet tavs lai notiek. Ja kungs pats pirms savām ciešanām nebūtu baiļojies un trīcējis, un nebūtu viņam bijis grūti padoties debesu tēva gribai, tad es vēl varētu sacīt: kungs, tu to varēji, bet es esmu vājš cilvēks, es nevaru tev sekot. Bet tagad arī viņam bija jālūdzas palīdzība no augšas. Viņa lūgšana uzklausīta. No debesīm nāca eņģelis un stiprināja viņu. Kāds gan varēja būt šis stiprinājums? Vai tas bija gaišs skats tālā nākotnē? Vai tas bija dievbijīgo dvēseļu lūgšanas un labie darbi? Vai tas bija tā pielūgšana un mīlestība, ar kuru vēlāk pagodinās viņa vissvētāko sirdi, lai gandarītu par tai nodarītiem zaimojumiem? Jā, vai arī manas šīs dienas pielūgšana nebija atspirdzinātājs malks līdz nāvei pagurušai Jēzus sirdī eļļas kalnā? Jēzu, pieņem šo manu pielūgšanu kā manas labās gribas apliecinājumu, tevi iepriecināt un tev gandarīt par cilvēku vienaldzību un nepateicību. Un kad arī es kādreiz būšu nāves bailēs un mana sirds, atceroties savus daudzos grēkus, būs izmisuma pilna, tad mierini un stiprini mani ar tavu svēto nāves baiļu žēlastību. Un liec man mirt, lūdzot pēdējo reizi no visas sirds. Ne kā es gribu, bet kā tu. Lai notiek tava svētā griba. Tēvs, tavās rokās es nododu savu garu. Āmen.